Man ik pa laikam piedāvā dibināt partiju. Un es vienmēr atbildu vienu to pašu. Priekš tam vajag ļoti daudz naudas. Un nē, mums nekas tur pa maksu nav, bet, lai pa jums kāds uzzinātu par šo jūsu jauno partiju, jums vajag vai nu ļoti super pazīstams cilvēks, vai nu tad vajag daudz naudas. Es teiktu, ka, sākot ar 1 miljonu. 200 cilvēks es kaut kā savākšu, bet būs jautājums par viņu kvalitāti un spēju būt politiķiem, jo mums vairums ievēlēto nav politiķi un nekad nebūs. Bet visiem jāapzinās, ka, lai pa jums kaut ko uzzina, jums būs jāpērk ēterlaiks. Un ēterlaiks maksā dārgi, tāpēc 1 miljons tas ir sākums. Un ja jums nav 1 miljonu un superpopulāri cilvēki, cerības uz to, ka jūs kaut ko iegūsiet vairāk par bēdīgo procentu nav. Man personīgā pieredze ar šo bēdīgo procentu ir. Es piedalījos, dabūju to, un tagad ar šo pieredzi dzīvoju tālāk. Tāpēc, lai veidot jaunu partiju, lai tā uz kaut ko cerētu, vajag kvalitatīvs cilvēks un ļoti daudz naudas. Jūs to visu labi apdomājiet, es iešu nopirkt savu bulciņu.